Tātad par BVS bišķi. Vienu dienu bija saulains laiciņš, silts ārā, un izdomāju, ka vajag izbraukt un pamēģināt viņu saregulēt kaut cik. Ņēmu ķiveri visu un braucu testēties tepatās pa rajonu. Un, jā, pirmais, ko es izdarīju, ir uzreiz ielikt lielo dīzi, 205. lielāko, kas bija. Izbraucu ar to, sapratu to, kad pa lielu ir, dodot pusručkā un vairāk, viņš vienkārši konkrēti lēja ciet un, teiksim tā, misfairoja, ja, negāja. Tad liku pa solim mazāk, beigās nonāca no 205. līdz 182. dīzē. Tad 182. dīze bija iekšā un pilnā ručkā viss ok, iet, tikko mazliet atlaid, tā atkal ir pat rēknu. Mazā gāzītē vienā trešdaļā arī viņš brauc. Nu, attiecīgi, tad es vēl paņēmu adatu palaidu pa vienu zobu zemāk un viņš sāka braukt ļoti labi. Tad nu bija saregulējis visu un gribēju samērīt 0 līdz 100. Braucu testdraiviņu, uzlaunčoju vienreiz, afigēna, otrais un stiepju, kaut kur pie Sotaka, kaut kas nograba aizmugurē. Kaut kas nograba, es tāds nesapratu, nu, nekas traks nelikās. Apstājos un kāpju nost no rollera un skatos, kas te ir. Un skatos te tā pirmajā momentā, viss ok. Beigās tās skatos te, nav vairs supporta. Karš supports ir pazudis. Un trubiņa izskatās šitā. Kāpēc tā notika? Bremžu disks atskrūvējās. Bremžu disku es biju uzlicis, kad jau man bija iepriekšējais motors iekšā. Es neatceros gan, man liekas, ka es biju jaunas skrūvītes liku un visu. Un es nobraukāju visu sezonu un viss bija kārtībā. Nekas neatskrūvējas, nekas tāds, bet līmi gan es nebiju, man liekas, uzlicis. Es jau godīgi neatceros, bet man liekas, ka ne. Jā, sanāk skrūvi izskrūvējās ārā un parāvu. Aizķērās aiz supportu un parāvu supportu līdzi apkārt. Aizrāvu viņu tur projām, reku norāvu man šito vēl nost. Izrāvu ārā ventilāciju reduktoram. Kā izspiedās cauri, jo viņš iespiedās starp disku un laikam bloku. Un karš aizlidoja. Norāvu visu trubu nost un aizlidoja pļavā. Es gāju 100 metrus kaut kur apakaļ, meklēju viņu pa pļavu. Jā, tā kā atkal mana vaina. Vajadzēja noņemt un uzlikt uz līmes skrūvis, bet, ja es būtu viņu tagad to disku licis virsū, tad es arī būtu uzlicis to līmi, bet es biju baigi sen licis un braukājos un viss bija ok un bija pavisam aizmirsis, ka es tur neesmu līmi uzlicis, tā kā tā. Jā, nu, un vēl kas ir, tāpēc, ka viņš iespiedās starp spieķi un kaut kur vēl, arī disku salocīja. Disks arī met tagad šitā. Tā kā vajadzēs jaunu disku meklēt, no citu disku. Karteri, nu, metināmais man ir, tā kā to es visu sametināšu un uztaisīšu, varbūt pat labāk, kā bija. Bet jā, rekur ir pat viena skrūve vēl iekšā, iedūrusies karterī cauri. Bremžu disku skrūve, rekš tā ir. Nekas traks, es savam vertikālajam mināram arī pārtaisīju toreiz no trumuļa uz disku bremzi, un es arī zāģēju ārā trumulim te tāda vieta, nāca šo visu zāģēju ārā un metināju plāksni klāt un skrūvēju klāt supportu un viss bija labi. Tā kā jā, šeit sametināšu un būs gan jau viss kārtībā. Tā kā jā, bet nu, žēl pa disku, ka disku vajadzēs meklēt arī. Bet nu, atradīs, jā, un man dārgā armētā trubiņa pa 60, cik viņi te maksāja, 5 eiro laikam bija. Tā kā to arī nezinu. Jāmeklē citu būs. Tā kā jā, ņemšu ārā motoru atkal uz galda, skatīšos, cik traki, kas tur ir, zāģēs ārā un skatīsies, mecinās. Tā, ribas izlūzušas ārā, te viss trakāk,
Te bišķī, te arī ir, kas visur. Te, kur skrūvi iedurusies, bremžu diska. Te gabals izlausts. Nu, neko, es mēģināšu visu šito salabot. Metināšu klāt pa jaunam. Visas ribiņas saliešu pa jaunam. Nebūs, protams, neizskatīsies tā kā bija no rūpnīcas, bet vismaz, lai stiprības kaut kādas mums būtu. Var jau vēl kaut ko metināt klāt, bet, nu, es domāju, ka nevajag. Tā kā jā. Tad te pats rats. Jā, bremžu disks re, kur ir līgs. Te ir salocīts, te ir izdauzīta vieta. Disks metams, bremžu. Un pats disks arī metams. Te vietas arī visas, kur bremžu disks krūvēs sačkarētas. Un jā, disks arī met. Es kā braucu, man vienkārši braucu uz 20 un vienkārši pakaļ met visu laiku. Šitā te. Tā kā jā, disks 8. Nu, ot, kaut kā tā. Tā tad dabūju vēl vienu disku. Būs varbūt jāpārkrāso, riepas jāpārmontē un tas tā. Un bremžu sistēma aizmugurē jau no 2. gēna. Nav gan vairs armētā šļauciņa pagaidām. Jāsaliek atpakaļ uz šitās pašas. Un galvenais, lai es varu uztaisīt atpakaļ bloku visu. Sistēmu man vajag, lai es varu taisni piemetināt plāksni suportam. Jā, tad kā pirmais, ko es darīšu, izāģēšu ārā šito vietu, sākot no šitās atduras. Nu, ne atduras, kā to vietu sauc, nu šitam te, kur taisnā līnija iet. Zāģēšu ārā te un uz leju pret šito vietu. Šo visu daļu izāģēšu ārā, tad plāksnīte reku šitā 10 mm. Oriģināli nāk 12 šitā vieta, kur skrūvējās klāt, bet 10 arī sajies, jo es šito jau biju metinājis vertikālajam, ka es pārtaisīju no trumuļa uz disku bremzi, tad es šito pašu plāksni izmantoju. Un viss bija labi, es nobraukāju sezonu, nekas nenotika un viss bija, nu, galvenais labi piemetināt. Tā, lai būtu caurmetināts viss un stingri tur turēsies un nekas tur nelūzīs ārā. Kaut kā tā satīrīju un zāģēšu ārā plāksnīti. Mēģināsim uztaisīt plāksni, lai es varu ko metināt klāt, izzāģēt tā, lai viss der. Un, jā, galvenais, lai pieguļās klāt, mazliet iepaļu un pilnā garumā paliela. No augšas līdz tejienei. Izgriezu no kartona paraudziņu. Kaut kā šītā plus mīnus. Un liks virsū apvilks riņķī, zāģēs ārā. Izborēs caurumus un laikam šitā vieta vēl vajadzēs iefrezēt, lai suports iesēžās. Bet redzēs. Man iepriekš bija vienkārši Brembo suports, tagad uzlikšu Grimmeka. Bišķi atšķirās viņi, bet tāpat tā bija 2 mināri suporti. Kaut kā tā viss tika izdarīts ar fleksi. Tagad otrā pusē arī tāds pusaplis jāuztaisa, lai suports ieguļas. Vēl nezinu, varbūt man vispār visu jāsaīsina būs vai nē. Nu, tur jāskatās būs pēc tam, cik tālu suportu vajag no kartariem, cik augstu. Nu, kaut kā tā. Tātad plāksnīti vienu malu noslīpēju nost, lai būtu pilnībā caurmetināts un būtu viena vesela detaļa, teiksim tā. Nevis piemetināts, pieliks klāt un apmetināts apkārt, bet ka būtu viens vesels. Tāpēc tā. Tā neko, liks virsū. Dabūs pozīciju un ķeršu klāt. Nu, virsū ir supors pieskrūvēts, nolikts vietā. Un uzspiežot bremzes un turot, viņš iecentrējās tā kā viņam būtu jābūt. Un turot bremzi jāķer klāt plāksnīt.
pieķeru, pēc tam visu noņemšu nost un piemetināšu kārtīgi no abām pusēm visur, visu apkārt, lai turās kārtīgi. Ot, tagad izdomāšu, jā, gan jau atsiešu pret šito roku tur vienkārši, lai turās un viss. Galvenais nospiestajā būt, tā. Nu, satīrīju jau visu ar šķīdinātāju alumīniju metinot, jābūt obligāti visam ļoti tīram, savādāk viņš, teiksim tā, nekas nemetinās. Saliku, sametināju, viss ir atpakaļ, strādā, funkcionē. Riepa vēl jāpārmontē būs, bet to pēc tam izdarīšu, uzlikšu savējo disku, vajadzētu pārkrāsot, jo šitais arī bišķi tāds pa daudz apskādēts. Bet palielam ātrumu neietekmē. Man galvenais ir, kad tik var gāzt. Jāpārliek vēl ir priekšējais disks, jānoņem, jāsaliek bremžu disks uz skrūju līmes. Aizmugurē tagad es visur skrūju līmi saliku, lai neskrēs vaļā, pārbaudīju, vai spoles, masa, viss tas turās vietā, tur nekas neskrūvējas vaļā, tur ir man visiem stāv uzgriežņi ar tiem plasmasiņiem iekšā. Un tā kā, lai no vibrācijām nenāk vaļā. Tagad uzliku, nav vairs armētā šļauka bremzēm, bet parastā, reklamētā bija. Tagad ir parastā un liekas, kad bremžu hēbelis tagad ir normāls. Vairs nav kā bija ciets kā akmens. Iespējams, kad pie vainas tomēr bija armētā trubiņa, kas, cik es saprotu, neļauj vispār padoties šķidrumam un vienkārši instant bremzes ir parastās trubiņas, viņas ir mīkstākas un tas šķidrums padodās un līdz ar ko bremzes ir mīkstākas. Tā kā jā, pagaidām liekas cerīgi.